Viņš ir brāķis vienkārši iesniegtais likumprojekts, un mēs nevaram atbalstīt tādu likumprojektu, kuram nav nekāda jēga vispār, kuram ir tikai skaļums un trokšņi, bet jēgas nekādas nav. Daudz emociju tika šeit pieminētas. Es esmu vienmēr emocionāls, ka valsti vienkārši noliek uz... Centīsimies nepārtraukt viens otru, vai ne? Jā, tātad... Man ir tādas tiesības. Jums tiesības ir, jā. Tiesības ir, vienkārši aicinu ētiski strādāt. Un attiecībā no lauksaimniekiem mēs šobrīd ļaujam kropļot Eiropas un Latvijas tirgu, jo viņi nāk ar dempinga cenu, ja, tātad Krievijas graudi ir aptuveni par 27 eiro par katru tonu. Tā starpība ir faktiski, ja, un lauksaimnieku protesti jau pierāda, ka mēs ne tikai sildam Krievijas kara ekonomiku, bet kropļojam Eiropas tirgu un Latvijas tirgu un nostādām savus ražotājus nevienlīdzīgā situācijā. Un, ja kāds cits vēlas veikt tik amorāls un, es pat teiktu, noziedzīgu rīcību, tas neliedz Latvijai, kā šobrīd, sanāk lielākajiem noziedzniekam pārtraukt savu darbību. Ja mēs neatrisinām jautājumu ar atmuitošanu, mēs joprojām Eiropas līmenī, pasaules līmenī parādīsimies kā otrā vai trešā valsts, kurā ļoti daudz ienāk šeit Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes graudi un lobarības produkcija. Te, protams, atkal ir jautājums arī pie Saeimas juridiskā biroja, vai mēs drīkstam pateikt nē tiem uzņēmējiem, kas vēlas Latvijā ievest, atmuitot un tālāk uz Spāniju vai Itāliju aizvest šo Krievijas izcelsmes graudus. Manuprāt, mēs drīkstētu tomēr kā valsts vērsties Eiropas komisijā un lūgt tomēr, ka Latvijā ir liegums šiem uzņēmumiem arī tos graudus atmuitot, jo tas mums godu īsti nedara. Kārs Ozoliņš, Latvijas Tirdoru kompānija asociācijas padomes priekšsēdētāja vietnieks, es varbūt vienkārši gribētu precizēt daži. Pirmkārt, mēs kā asociācija atbalstam šo sagatavotu lēmumu projektu un iespējams, ka to pat vajadzētu darīt ātrāk, aizliegt importu uz Latviju, ne tikai graudus, bet arī visus dažādi citveidu produktus. Apkalpojot šo 1 tonu Krievijas, Baltkrievijas graudu, mēs iegūstam 14 eiro. Tā pašā laikā Krievija caur izvedmuitu par 1 tonu budžetā paņem 30 eiro. 30. Tas ir turpat 3 reizes vairāk. Viņi iegūst savā budžetā, lai uzturētu kara darbību Ukrainā. Tādi ir šie salīdzināmie skaitļi. Vai tas ir labi? Spriediet jūs. Mums ir jāpieņem nekavējoties, jo mēs esam to darījuši. Mums tas būtu bijis jāizdara jau pirms 2 gadiem. Es vēlētos arī visiem pateikt, ka es neredzu iespēju tuvākajā nākotnē, klausoties to retoriku, ko sludina NATO un pārējās Eiropas valstis, ka mums aktivizēsies vai paplašināsies sadarbība ar Krieviju vai Baltkrieviju tirzniecību. Tas nenotiks, un mums ir šobrīd jau jāpieņem šie lēmumi tādi, kuri parāda to, ka mēs esam par savu valsti un ka mēs šeit Latvijā spējam pieņemt mums būtiskos lēmumus, ņemot vērā to, ka mēs atrodamies tiešās agresoru valsts tūmā, un mēs sevi nevaram salīdzināt ar Spāniju, Itāliju vai jebkurām citām Rietumu Eiropas valstīm, jo mums sevi ir jāuztver kā tiešās agresoru valsts tūmā esoša neliela valsts. Mēs esam arī NATO valstīm, šī robeža šķirtne starp Krieviju, un mums šajā jautājumā ir jāparāda šī nostāja, mazāk skatoties uz to, ko ir darījuši citi, bet jāparāda citiem šī priekšzīme, ka mēs saprotam šo situācijas nopietnību. Tā, ka viens cilvēks var apkaunot savu valsti, nepierādot to, ka caur mūsu ostām vai caur mūsu robežām iet Ukrainā nozagtie graudi un stāstīt sabiedrībai, ka tie ir asiņainie graudi tikai tāpēc, lai gūtu politiskās dividendes no šāda procesa. Asiņainie graudi nav tikai Ukrainas graudi. Es domāju, jebkas, kas nāk no Krievijas asiņainā režīma, ko Latvijas valsts ir atzinusi par teroristisku.
Tā ir asiņaina ekonomika, un līdzīgi kā šeit pieminēja arī citus produktus, ar kvasu un jebko citu, ko mēs importējam. Tas ir asins produkts, neatkarīgi vai tas ir izzakts no Ukrainas vai saražots šajā asiņainajā režīmā. Un ja mūsu valsts augstākās amatpersonas saka, ka tie ir asiņainie graudi, tad mūsu ārzemju partneri uztver, ka mēs eksportējam. Protams, var priekš savas reklāmas vai PR izmantot šādu, bet tas pazemo valsti, tas pazemo visu to, ko mēs esam darījuši palīdzībai Ukrainai. Jā, es varu piekrist tajā, ka mēs katrs varam domāt, vai mēs saucam to par asinsgraudiem vai ejam kaut kādu mīkstākus vārdus, lietojam Krievijas produktu ienākšanai. Tā ir mūsu izšķiršanā, kādu terminoloģiju mēs lietojam. Par to, es nezinu, vai mums tagad sēd iet uz beigām, vai mums vajag atklāt politisku diskusiju, jūs vēlaties, lai es atgādinu, kurā datumā mūsu satiksmes ministrijas piedāvājis ir valdībā un kāda bija, teiksim, jūsu politiskā spēka nostāja par šiem piedāvājumiem. Es domāju, ka šobrīd nav piemērots tam brīdis. Nezinu, kāpēc jūs to sarunu gribējāt atvērt, bet es vēlos norādīt, ka Latvija ir ekonomiskā kara fronte. Un līdz ar to mums nav jākautreiz pirmajiem pieņemt lēmumus. Un es nedomāju, ka mums vajag tāpēc justies īpaši kaut kā. Mums vienkārši pašsaprotami, jo rādītāji rāda, ka mēs esam starp līderiem un mūsu ģeogrāfiskā atrašanās un ekonomiskā sasaiste, diemžēl, bet ir tāda, ka mums ir jābūt pirmrindniekiem. Tāpēc es nekavēšu vēl vairāk laiku ar saviem viedokļiem. Es vienkārši pirmais priekšlikums par to, ka mēs uz otro lasījumu paaicinām ārlietu ministriju noziņot, to es vienkārši pasaku kā rosinājumu. Un otrs priekšlikums atbalstīt sagatavoto sākotnējo likuma projektu vai alternatīvajā izlabot šo vienu vārdu, lai būtu iekļaut arī atmuitotā daļa. To es aicinātu tagad uzreiz arī mums likt uz balsojumu. Paldies. Un ir karš. Mēs runājam tā kā ikdienas saruna mums tāda. Laiski laižam 3 nedēļas, ja? Un tagad tā ikdienišķi sarunājamies. Otrs punkts, ko es vēlos teikt par nekavēšanos. Mēs neuzstājam, ka vajag nedēļu otrajam lasījumam. Man ir žēl, ka valdība ir reaģējusi tikai tad, kad Nacionāla apvienība iesniedz likuma projektu, un man ir žēl, ka pēc tam vēl 3 nedēļas mums ir bijušas vajadzīgas, lai atgrieztos pie šīs sarunas. Manuprāt, es atkārtošos, man liekas, ir populistiski, mēs vēršamies pret 1,4% un teiksim, ka tas ir skaidrs signāls sabiedrībai. Man liekas, ka tas nav skaidrs signāls. Tāpēc es minēju šo te precedentu, un es domāju, šis ir vēl viens precedents, kur mums jārīkojas līdzīgi, un savus nacionālās intereses, lauksaimnieku intereses jāstāda augstāk par to, kā mums atbildēs vai neatbildēs Eiropas komisija. Es jūtu, ka šeit absolūtais vairākums un arī juridiskais birojs ir par alternatīvo likumprojektu. Tāpēc es rosināju tad alternatīvajā likumprojektā labot vienu vārdu. Mums nevajag zaudēt laiku. Izlabojam vienu vārdu un virzam uz priekšu. Par tranzītu tad runājam pēc tam un pēc nedēļas, lai nāk ārlietu ministrija vai zemkopības nekavējamies. Šobrīd ir 2 gadu kara darbības, tātad aprit 2 gadi. Mēs varam pieņemt simbolisku lēmumu šonedēļ, bet netaisam lūdzu imitāciju. Iekļaujam tad vismaz šo te atmuitoto daļu, ko lauksaimnieki prasa, un pēc tam varam runāt atsevišķi par tranzītu.